kad kaut kas notiek, tad attopā. Mēs esam atbraukuši atkal uz Inčukalnu P10 ceļu un iebraucamo ceļu, kas ir Inčukalnā. Man saruna biedri ir mūsu Latvijas attīstībai Siguldas nodaļa deputāti kandidāti, kas organizēja parakstu vākšanu un visu pārējo, lai šeit būtu velo un gājēju ceļiņš. Esam tikuši tik tālu, ka doma ir pieņēmusi šo veloceliņu izbūvi, lai viņa būvniecība realizētos ir atrunas pa Eiropas līdzekļiem. Tas ceļš nav vajadzīgs tikai velobraucējiem, tas arī gājējiem vajadzīgs ir, kas savieno Inčukalnu ar Seinīti, jā. Lai no tās jaunās apbūves nokļūt pāri ceļam, aiziet līdz stacijai, ir visu laiku jāmēro ceļš pa šosei. Cik bīstami ir, kad baļķvedējs iet garām, jo tie arī bieži brauc. Neaizmirsīsim, ka tur ir arī kapi, kur ļoti daudz cilvēki dodas gan ar kājām, gan ar riteni vasarā. Ja mēs būsim Siguldas novada domē, es domāju, mēs noteikti vēl stiprāk pievērsīsimies šim jautājumam. Noteikti.